Tu nevari justies labi, ja tu joprojām dari šīs 5 lietas. Pat, ja tu dari visu pareizi. Un šajā video es gribu tev izstāstīt šīs 5 lietas, kas, iespējams būs izšķirošās, tavā ceļā uz veselību. Un sākšu ar to, ka, jā, mūsdienās ļoti daudzi, cilvēki meklē, atpakaļ ceļu pie sevis. Un, tas ir ļoti apsveicami, jo cilvēks patiesībā ir sajutis, dziļi sevī ir sajutis, ka ir kaut kas vairāk kā šī taustāmā cilvēka veidotā pasaule, un to viņš, protams, jūt, pēc savu ķermeņa. Ir noteikti kādam dzīvē notikuši tādi periodi, kur tu jūties, pacelāts, tu jūties, vieglāks, un tu vienmēr esi sev jautājis: "Jā, ko es tajā brīdī darīju, ka es tā jūtos?" Un tad mēs mēģinam atgriezties pie šīm sajūtām ne tik daudz dēļ uztura, bet dēļ tās sajūtas, ko tas uzturs dod. Tad es, izmantoju svaigēšanu un augļus, kā terapijas metodi, lai, šo sajūtu, pēc iespējas paildzinātu un, iespējams, saglabātu visu mūžu. Un tāpēc es esmu sagatavojis tādus 5 galvenos, iemeslus, jā, vai momentus, kas varētu tevi atturēt no tās sajūtas, ko tu centies iegūt. Jā, tātad šo vieglumu, enerģiju un, tādu kopējo labsajūtas sajūtu, jā, kuru gribas paturēt ilgāk un pēc iespējas ilgāk. Tad pirmais iemesls, kāpēc tu darot visu pareizi, tomēr, nejūties labi savā ķermenī. Tas ir tāpēc, ka tu rādi savā ķermenī sastrēgumus. Un tad man, protams, ir loģisks jautājums: "Bet kā? Es taču daru visu pareizi. Es sekoju, ļoti veselīgai ēdienkartei. Es, nodarbojos ar sportu. Es daru visu pareizi, un man vēl joprojām nav, laba sajūta." Ja? Nu, joprojām ir sajūta, ka kaut kas līdz galam nav. Bet, diemžēl, mēs, tāpēc, ka pietrūkst zināšanas, mums ir, savas programmas, mēs esam pieraduši dzīvot kaut kādā noteiktā, nu, pie kaut kādiem noteiktas paradigmas, ja, un uzskatiem, mums ir grūti īstenībā saprast, kas patiesībā ir vajadzīgs cilvēkam kā ķermenim, kas ir radīts, tūkstošiem gadus atpakaļ. Tātad mēs runājam par tiešām ļoti senu tehnoloģiju. Mums šī saite ar intuitīvo sevi ir diezgan spēcīgi, šobrīd pārtraukta, un mums ir ļoti vāja nojausma, ja, tīri par šīm ķermeņa bioloģiskajām, vajadzībām. Un turpinot ēst tādā, daudzumā un kvantumā, kā mēs ēdam šodien, pat ja mēs ēdam ļoti veselīgi, tas vienalga radīs sastrēgumus, jo ir jāsaprot, ka mums ķermenis nav, kā no bioloģijas grāmatas, tā kā uzzīmētā bildītē, tur viss ir smuki tīrs, jā, viss smuks. Mums ir, fons, mums ir uzkrātais ģenētiskais materiāls arī, tas ir informācijas ziņā, tas ir mūsu audu kvalitātes, ziņā, ja kāds mums ir ģenētiskais mantojums tīri audu kvalitātes līmenī. Un viss tas kopā saplusojās, ja. Mēs šajā ziņā, protams, esam dažādi. Mēs nevaram runāt, ka visiem ir viena problēma, bet principā, ja mēs ieskatāmies, nācijas, uzturā, dzīvesveidā, kāda ir daba, klimats, jā, tas, protams, nosaka tās nācijas kopējo, ģenētisko fonu. Jā, tātad šis ģenētiskais mantojums tai nācijai būs līdzīgs, jā. Tā kā mēs arī latvieši, vai tie, kas mēs esam krievu tautības, vai ukraiņi, kas mēs dzīvojam Latvijā, tad šajos platuma grādos mēs, tātad varam runāt par to, ka būs līdzīgas šīs veselības problēmas arī, ja. Mēs turpinam, tātad tu turpini radīt sastrēgumu. Tu nevari attīrīt ķermeni, kamēr priekšā ir sastrēgums. Pat, ja tu to dari, tu to vēlies darīt veselīgi, ja nav arī zināšanas, protams, ja. Un
Tātad smagi apstrādāti produkti, jā, ar uguni apstrādāti produkti, industriāli apstrādāti produkti, kas ir saliktas struktūras, ir gļotu veidojoši. Tas ir iekaisumu veidojoši, jā. Tātad šie produkti rada šo slimību, šie produkti rada šo nogurumu. Pat, ja tie ir vegāniski, pat, ja liekas, ka tie ir veselīgi, bet arī vegānisks vēl nenozīmē veselīgs. Diemžēl ļoti daudz ir vegāniskais džanks, ļoti daudz ir arī kombinācijas, par to es runāšu arī nedaudz vēlāk, ja. Bet jāsaprot to, ka ķermenis patiesībā ļoti, ļoti vienkāršs, ļoti vienkāršs. Ķermenis pats uzbūvs varbūt nav vienkārši, bet tas, kā tas saprot vielas, ir ļoti vienkārši. Tām ir jābūt no dabas, pēc iespējas mazāk saliktām, pēc iespējas dabiskām, un ja tas dabā nāk, piemēram, apelsīns, ja, protams, ka tur ir vēl dažādas citas vielas, ja, tas apelsīns no kaut kā ir veidojis, viņš ir sarežģīts savā ziņā, bet tas ir dabas veidota formula. Apelsīns ir kā dabas veidot formulu. Tiklīdz mēs to apelsīnus vāram, taisam bievārījumu, cukurā, viss viņš mainās, viņš vairs nekad nebūs veselīgs. Tā kā cilvēks saka, es izlēmu tātad tur uztaisīt tātad ilikt ziemai upenes, ja, upeņu ievārījums, ja. No tām upenēm tur vairs nekas nav palicis pāri. Reāli tur ir cukurs, ja. Tas ir tikai un vienīgi cukurs. Protams, tur kaut kādi tur flavonoīdi varbūt ir vēl, bet principā flavonoīdi arī nav vairs, ja. Bet tas ir tātad pirmais iemesls, kāpēc tu nejūties labi, ir tad šis pirmais iemesls, ka tu turpini radīt sastrēgumu un iespējams neapzinoties. Mēs to neapzināmies. Bieži. Tad otrs iemesls, tu ēd pārāk bieži. Dabā neviens dzīvnieks, izņemot labi tur putniņi un tie dzīvnieki, kas var tikt pie ēdiena nepārtraukti, jā, nu tie varētu arī būt mūsu brāļu māsas frugivore pārstāvji, jā, tātad sugas piederīgie, bet dabā būtībā dzīvnieki ēd, lai ir enerģija, un viņš var dzīvot tālāk. Principā, es arī pati dzīvoju tropos kādu laiku, un es vēroju, kā pētiķi, viņiem ir 2 reizes dienā, tātad ēšanas laiks no rīta un vakarā. Viņi nāca tātad tajā uz to koku, kur es dzīvoju, tur bija koks, kur auglīši, un viņi tātad ēda 2 reizes dienā nāca uz to koku. Un tas liecina par to, ka dabā arī, protams, ir savi ritmi, un tas, ka cilvēks ēd pārāk bieži, ir izskaidrojums arī fizioloģiski, izskaidrojums ar to, ka cilvēks ēd nedzīvu uzturu, un patiesībā šūnas nesaņem to, ko tās gribētu saņemt, un līdz ar to veidojās vēlme ēst vēl. Tas ir viens moments, kad šūnas vienkārši netiek pie tās enerģijas, pie tām materiāla, jā, tāda būvmateriāla, kas ir vajadzīgs, vai enerģija. Un otrs iemesls ir, protams, atkarības. Mums ir ārkārtīgi augsts atkarību līmenis tieši uz ēdienu. Ja? Un vēl viena lieta, ka cilvēks visu laiku grib ēst. Viņš ēd, viņš nepārtrauc, un tiklīdz kuņģis ir nedaudz tukšāks, viņš ēd atkal. Un līdz ar to tas atņem resursu un strādā nepārtraukti gremošana, un ķermenim nav iespēja tātad šo enerģiju likt iekšā citās funkcijās, kur arī ir citas funkcijas. Mums ir ne tikai gremošana, mums ir gan gremošana, gan vielmaiņa, asimilācija un izvadīšana. Un visām šīm funkcijām būtu jāstrādā vienādi. Tātad mēs pēdam, mēs ievērojam pauzes, dziļas pauzes, jo patiesībā īstā atjaunošanās sākās tukšā dušā. Nākamais ir trešais iemesls, kāpēc tu nejūties labi, pat ja tu dari visu pareizi, ir, ka tu neatbalsti izvadīšanu. Tieši tas ir saliet kopā ar to, ko es nu pat izrunāju par gremošanu, jā. Mēs ēdam pārāk bieži, mēs neatbalstam izvadīšanu. Tātad izvadīšana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga funkcija, protams, jo tad mēs varam runāt, ka ķermenis ir atbrīvojies no liekā, un tas neuzsūc atpakaļ asinīs atkritumus būtībā. Ja? Protams, ka jo kvalitatīvāk būs degviela, jo kvalitatīvāks būs uzturs, jo tas kvalitatīvāk sadegs. Tas vēl nenozīmē to, man ir teikuši cilvēki, jā, man sagremojās viss,
tu vēl nezini, vai tas sagramojās, jo tur gremošanai var nākt palīgā arī baktērijas attiecīgajiem vielām, ja ar tām ķermenis netiek galā, tiek piesaistīts sēnīšu kolonijas un baktērijas un parazīti un patogēnais bioms principā. Bet doma ir tāda, ka izvadīšana ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir vajadzīgs pēc iespējas, protams, ja mēs esam svaigēšanā un augļos, tad mēs šo arī nodrošinām savam ķermenim, ka tas to degvielu pārstrādā pilnībā. Tātad degviela tiek pārstrādāta pilnībā. Degviela, es to saucu par degvielu. Tā, ka pat atkritumi tiek izmantoti. Atkritumi no ēdiena ir mūsu komposts. Tad cilvēka dzīvais komposts, tas ir zarnās būtībā. Un ir vesels komposts un ir patogēnais komposts, jā. Komposts, kas rada tātad sēnēm un labām baktērijām. Mums ir visas sēnes un labās baktērijas. Barot tātad no tā izveidojas arī B vitamīns veidojās, jā. Vai arī ir patogēnais bioms un līdz ar to šis komposts ir slims. Mums ir jāatbalsta izvadīšana. Tātad trešais iemesls ir, ka tu neatbalsta izvadīšana un lielākā daļa fokusējās tikai to, ko likt sevī iekšā. Ja kaut kādas problēmas, mēs atkal liekam iekšā un nevis par to, ka mēs izvadām. Mums vispirms būtu jāizvada, un tikai tad mēs esam nopelnījuši ēdienu. Nākamais iemesls. Tātad 4. iemesls, kāpēc tu nejūties labi par spīti tam, ka tu to visu dari pareizi, ir tu kombinē ēdienu haotiski. Tātad ēdiena kombinācijas ir haotiskas. Mums iet augļi ar taukiem, mums iet ūļhidrāti ar olbaltumvielām, mums ir uzkodas visu dienu, mums ir augļi pēc lielas maltītes, domādami, ka mēs ēdam desertu, pēc tam mums ir vēdergraizes un kaut kas kaut kur spiež, ja? Tas viss pieder pie šī 4. punkta, ka mums nav zināšanas un mēs kombinējam ēdienu haotiski. Ēdiena kombinācijas un kombinēšana ir viens no veselības pamata principiem, un ja mēs tos nesaprotam, un mēs tos neintegrējam savā dzīvē, savā ķermenī, tad, protams, mēs nevaram arī runāt par veselību. Un tāpēc arī veidojas fermentācija, tāpēc veidojas gāzes, nav enerģijas un ir nogurums. Ja? Tātad 5. iemesls, kāpēc tu nejūties labi, pa spīti tam, ka tu visu dari pareizi, ir tas, ka trūkst zināšanas. Nav spēja saprast, kā strādā ķermenis, cilvēks neizprot simptomus, neizprot ķermeņa signālus, ko ķermenis patiesībā cenšas pateikt. Tā vietā, lai liktu ķermeni mierā, ķermenim tiek kaut kas grūsts vēl iekšā, vai tieši otrādāk ķermenis grib mieru, cilvēks viņu liek pie darba, un tātad trūkst zināšanas, un līdz ar to tas arī noved pie noguruma, pie visām jau augstāk minētiem simptomiem un signāliem. Un tas ir tikai veids, ka ķermenis mēģina pateikt, ka kaut kas nav kārtībā. Tas nerezonē ar mani, bet tā kā mums nav šīs zināšanas, mēs vadamies pēc tā, kas mums ir pateikts kaut kur no malas, no kāda viedoklis, kas ir grāmatā rakstīts, un bieži vien tās ir tikai teorijas, tad mēs vadamies pēc tā, un bieži vien arī rezultāts nav. Un tas ir tas punkts, kur ļoti daudz cilvēku arī iestrēgst, domādami, ka tik tagad es vadīšos pēc kaut kādām rutīnām un disciplīnām, neizprotot, kā strādā ķermenis, neizprotot tieši ķermeņa reģenerācijas procesus, neizprotot detoksikācijas procesus, jo tas ir pats galvenais, tas pieder pie izvadīšanas. Mēs tieši strādājam uz reģeneratīvo detoksikāciju, ķermeņa reģenerāciju, un tas ir, tātad izvadīšana ir kā pamats, kur mēs ar mērķi radām tādus apstākļus ķermenim, lai mēs ņemam no slodzi no gremošanas, un mēs atdodam resursu un enerģiju tām pārējām funkcijām, ko ķermenis jau sen ir gribējis izdarīt. Jā. Un mēs varam arī šo visu zināt,
mēs varam daudz par to lasīt. Ka, ja zināšanas netiek liktas lietā, netiek praktizētas, tad vai tu vari arī teorētiski zināt visu par jogu, par vēdām, bet ja tu to nepraktizē, ja tu neej tam cauri, tad grūti ir tās zināšanas integrēt un īstenībā arī saprast un zināt. Ja? Tā kā zināšanas ir jāliek lietā. Un ja nav sistēmas, ja nav skaidrs, kāpēc, un tātad mērķis, tad, protams, arī nebūs rezultāts. Un vēl viena lieta, ja nav zināšanas, ir arī bailes. Ja es runāju kopumā par visu šo te tēmu, jā, tad neskatoties uz šiem piecām galvenajiem iemesliem, ir tas, ka ja visas disciplīnas, kas šobrīd piedāvā veselības atjaunošanu un cilvēkam atgriešanu centrā, izmantotu šo ķermeņa detoksikāciju, arī saprastu tos pamatprincipus, tad tām disciplīnām būtu pilnīgi cita kvalitāte. Tā būtu pilnīgi cita jauda, tā būtu reāli cilvēka versijas genoma uzlabošanas, uzlabošanas programma, teiksim tā. Tāpēc, es esmu izveidojusi tiem cilvēkiem, kas grib strādāt ar sevi un grib iet nopietni mainīt savu ķermeni, mainīt šo te uzstādījumu, kas ir no slimības uz veselību. Es esmu izveidojusi iekšējo gaismas telpu, kur mēs arī tad strādājam ar šīm zināšanām. Tās zināšanas ir, mēs viņas liekam lietā un mēs kopā strādājam uz savas jaunās versijas izveidošanu.